ka tā saule paliek karstāka un karstāka, kā jebkura atomkrāsns. Šitam powerbankam ir 3000 cikli. Ar telefonu uzņemt īsts video 30 sekundžu gars un sūtīt uz Instagram vai Facebook. Čiu riu, es gribēju pastāstīt par powerbanku. Es esmu nopircis powerbanku ar saules bateriju un ar indikatoriem. Jo es gribēju mācīties saules bateriju, un tas ir saistīts ar ekoloģiskiem jautājumiem, ka tā saule paliek karstāka un karstāka, kā jebkura atomkrāsns. Es nopirku powerbanku ar saules bateriju un indikatoriem. Un nopirku ar indikatoriem, tāpēc, kad gribēju mācīties, kā darbojas saules baterija. Šitais indikators tagad rāda, kā saules baterija darbojas. Un tagad tas saules baterija ir ēnā, bet redz, cik spoži indikators deg. Un šitien ir otrs indikators. Šitais indikators rāda, ka ir pilnīgi, gandrīz pilns, 80% pielādēts. Un rāda, ka lādējas tā viena uguns. Vienīgais tam powerbankam trūkst klāt termometrs. Vēl viens rādītājs domāts. Jo, ja viņi uzsilda vairāk par 30 grādiem, tad viņš sāk izlādēties. Šitam powerbankam ir tas pats, kas telefonam vai kompjuterim. Ja pilnīgi pilnu atstāju uzlādētu, uz diennakti elektrība var kristies 15%. Es to powerbanku nopirku tāpēc, ka man telefonā bija izveidojies aizrādījums par to, ka es pa daudz izmantoju bateriju telefonu. Un bija izveidojies pa gadu. Un tagad es telefonu lādēju no powerbanka šitā. Un man pēc 2 mēneši nogājis nost aizrādījums. Un piedevām es lādēju 100%. Pirms tam lādēju no tīkla 85%. Saules baterija elektrību lādē maz, bet pa visu dienu var pielādēt tik daudz elektrības, lai uzlādētu telefonu. Kaut kur līdz 80%. Ar vienu pašu saules enerģiju powerbanku nevar lādēt, jo tad nebūs spriegums, un tas ļoti ilgi lādēs telefonu, tas powerbanks. No tīkla es lādēju telefonu stundu, no powerbanka lādēju pusotru stundu, līdz 100%. Un, ja uzlādēju vienu pašu saules enerģiju, to powerbanku, es jau mēģināju tieši, tad ir jālādē telefons kādas 3 stundas, un pat nebija 100%, bija 95% uzlādēts.
Šitam powerbankam ir 3000 cikli. Un vasaras vidū, kad saules daudz, viņu vajag uzlādēt vienreiz nedēļā. Powerbanks stiprā lietu iztur kādu stundu un nesamirkst. Un rekādi viņam ir korķi priekšā savienojumiem. Gumijas korķis domāts. No sākuma es to powerbanku lādēju ar oriģinālo telefona lādētāju savējo. Un man viņš ļoti ilgi lādējās, un es nolēmu nopirkt jaudīgāku lādētāju. Es nopirku AC lādētāju. Un pa tiem savienojumiem tas ir AC lādētājs jālādē ir ar mikro USB to savienojumu. Jāsavieno ar powerbanku. Un tas ir visstiprākais savienojums elektrības ziņā. Un šitais lādētājs savienojas ar USB-C savienojumu. Un tas visvājākais savienojums ir. Un es ar to pašu savienojumu lādēju pēc tam telefonu. Šitais ir AC lādētājs, un viņam 65 vati ir jauda. Un pa sevi uzrakstīts, kā ļoti labs un mīksts lādētājs. Es izmantoju šitos sāna savienojumus. Tas augšējais ir mikro USB, un viss, kas saistās ar to savienojumu, gan lādējot, gan arī telefonu lādējot, vai planšetdatoru tagad domāts. Un otrs savienojums ir USB-C, un arī viss, kas saistās ar šito savienojumu, gan lādējot powerbanku, gan lādējot telefonu. Tam powerbankam te galā vēl ir savienojumi. Bet es šitos savienojumus neatšifrēju, un man liekas, ka viņi domāti priekš kādas sporta kameras. Un vēl tam powerbankam ir lukturīts. Tas lukturīts tā kā mazais lukturīts ir. Pa nakti, kad es gulēties powerbanku pakar šitā kaklā, tas ir tāpēc, ka vienreiz es lādēju telefonu, un man telefonā teica, ka tam powerbankam kontakti ir mitri. Un te es šitā lieku to powerbanku zem džempera, kā gulēt. Jo zem džempera viņš izžūst. Un visu laiku viņu mitrumā nevar turēt, jo viņš mirkst tas powerbanks. Tā kā jebkurš telefons. Šitā tas powerbanks lēc iekšā. Domāts, ka redzēt var. Iziet var. Gaisma tāda kā mazam lukturītim. Nav jēga neslēgt iekšā to lukturīti, jo elektrību viņš neterē faktiski necik. Šitais lietas arī. Es uzskatu, ka to powerbanku labāk stiprināt pie mugursomas ceļojumā, jo, ja stiprina pie uzsvies, tas powerbanks kūļājās un viņš var sasisties. Powerbanks pie mugursomas piestiprinās šādi.
daļēji kabatā sānu, pēc tam aiz siksnas, kur savāk mugursomu. Tad tas āķis, aiz kura aizāķēs tā šņore. Un tā šņora aizāķēt aiz roktura. Es uzskatu, ka tāds powerbanks ar saules bateriju noder ceļotājiem un turistiem, jo var uzlādēt telefonu un nav jāmeklē tuvākais veikals, kur to telefonu uzlādēt, jo var ar telefonu uzņemt īsts video 30 sekundžu gars un sūtīt uz Instagram vai Facebook. Šitais ir video redaktors, ar kuru es lieku video kopā. Un saucas viņš VN. Šitā jauna kamera, meža, bet viņa ir nobeigta. Turot mēnesi mežā. Es nomainījis esmu baterijas. Bet tas ekrāns pilnīgi neko nerāda. Powerbanku un telefonu nedrīkst turēt slapjās drēbēs.